Lasījums no Ķēniņu 2. grāmatas. Tajās dienās Nāmans, Sīrijas ķēniņa karaspēka virspavēlnieks, bija liels sava kunga priekšā un augsti godāts, jo caur viņu kungs bija devis uzvaru Sīrijai. Bet šis družsirdīgais vīrs bija spitālīgs. No Sīrijas bija izgājuši sirotāji un pārveduši gūstā no Izraēļa zemes mazu meitenīti, kas tagad bija Nāmana sievas kalpībā. Viņa sacīja savai pavēlniecei: kaut mans kungs būtu bijis pie pravieša, kas ir Samarijā, tas noteikti viņu izdziedinātu no viņas spitālības. Tāpēc Nāmans iegāja pie sava kunga un teica viņam, sacīdams: tā un tā runāja meitene no Izraēļa zemes. Un Sīrijas ķēniņš viņam atbildēja: ej, un es nosūtīšu vēstuli Izraēļa ķēniņam. Viņš paņēmis līdzi 10 talentus sudraba, 6000 siklus zelta un 10 kārtas svētku drēbju. Devās ceļā. Un Izraēļa ķēniņam aiznesa vēstuli, kurā bija šādi vārdi: kad tu saņemsi šo vēstuli, tad zini, ka es sūtu pie tevis savu kalpu Nāmanu, lai tu viņu izdziedinātu no viņas spitālības. Izlasījis vēstuli, ķēniņš pārplēsa savas drēbes un izsaucās: vai tad es esmu Dievs, ka varētu nonāvēt un atkal atdzīvināt? Jo šis taču sūta pie manis, lai es izdziedinu cilvēku no viņas spitālības. Ņemiet vērā un skatieties, vai tik viņš nemeklē strīda iemeslu pret mani. Bet, kad Dieva vīrs Elisejs dabūja dzirdēt, ka Izraēla ķēniņš esot pārplēsis savas drēbes, viņš sūtīja tam ziņu sacīdams: kāpēc tu plosīji savas drēbes? Lai viņš atnāk pie manis un lai zina, ka Izraēlī ir pravietis. Tā ieradās Nāmans ar zirgiem un ratiem un apstājās pie Eliseja nama durvīm. Bet Elisejs lika iziet pie viņa sūtnim sacīdams: aizej un 7 reizes nomazgājies Jordānā, un tava miesa atgūs veselību, un tu kļūsi tīrs. Nāmans sadusmojies aizgāja sacīdams: es domāju, ka viņš izies ārā pie manis un stāvēdams piesaugs kunga sava dieva vārdu un ar savu roku aizskars spitālīgo vietu un mani izdziedinās. Vai tad Abana un Farfara Damaskas upes nav labākas nekā visi Izraēļa ūdeņi? Vai tad es tajās nebūtu varējis mazgāties un kļūt tīrs? Bet, kad viņš dusmās apgriezās un devās projām, pie viņa piegāja viņa kalpi un tam sacīja: ja pravietis tev būtu licis izdarīt lielu lietu, tu noteikti to izpildītu. Tāpēc jo vairāk tagad, ja jau viņš tev ir teicis: mazgājies, un tu kļūsi tīrs. Tad viņš nokāpa lejā un iegremdējās Jordānā 7 reizes saskaņā ar Dieva vīra vārdiem. Un viņa miesa kļuva atkal vesela, kā maza bērna miesa.
un viņš tapa tīrs. Un ar visiem saviem pavadoņiem atgriezies pie Dieva vīra, viņš gāja un nostājās tā priekšā un sacīja: Patiesi es zinu, ka virs zemes Dieva nav citur kā tikai Izrēlī. Tas ir Dieva vārds. Četrdesmit otrais un 43. psalms. Mana dvēsele ilgojas pēc dzīvā Dieva. Kā briedis slāpst pēc ūdens avotiem, tā mana dvēsele ilgojas pēc tevis, Dievs. Mana dvēsele slāpst pēc Dieva, pēc dzīvā Dieva. Kad es iešu un nostāšos Dieva vaiga priekšā? Sūti savu patiesību un savu gaismu, lai tā mani vada, un aizved uz tavu svēto kalnu un tavu telti. Un es iešu pie Dieva altāra, pie Dieva, kas ir mana prieka avots. Dievs, mans Dievs, es slavēšu tevi ar kokles skaņām. Mana dvēsele ilgojas pēc dzīvā Dieva. Lai ir slavēts Dieva vārds. Es ceru uz Dievu un paļaujos uz viņa vārdu. Jo Kungs ir ļoti žēlīgs un pestīšana bagāti dāvā. Lai ir slavēts Dieva vārds. Lasījums no Svētā evaņģēlija, ko uzrakstījis Lūkas. Nonācis Nāceretē, Jēzus sinagogā sacīja ļaudīm: Patiesi es jums saku, neviens pravietis nav labvēlīgi uzņemts savā tēvijā. Es jums saku patiesību. Daudz atraitņu Izrēlī bija Elija laikā, kad debesis palika aizslēgtas 3 gadus un 6 mēnešus, tā ka visā zemē valdīja liels bats. Tomēr Elijs ne pie vienas no tām netika sūtīts, kā tikai pie atraitnes Sidonas Sareptā. Un daudz spitālīgo Izrēlī bija pravieša Elisē laikā, bet neviens no viņiem netika šķīstīts, kā tikai sīrietis Nāmans. To dzirdot, visi sinagogā iedegās dusmās. Viņi pietrūkās no vietām, izmeta Jēzu no pilsētas un aizveda līdz pat kalna kraujai, uz kura viņu pilsēta bija celta, lai viņu nogrūstu lejā. Bet Jēzus, izgājis starp tiem, attālinājās. Tas ir Kunga vārds. Lasījums no pravieša
Daniela grāmatas. Tajās dienās Azarijs stāvēdams lūdza Dievu šādiem vārdiem, un Adarījis savu muti sacīja uguns liesmu vidū. Lūdzu, neatstāj mūs pavisam sava vārda dēļ un neatsauc savu derību. Un nenovērs no mums savu žēlsirdību Ābrahama dēļ, ko tu mīli, un Īzāka sava kalpa dēļ, un tava svētā Izraēļa dēļ, kuriem tu biji solījis, ka viņu pēcnācējus vairos kā debesu zvaigznes un kā smiltis, kas ir jūras malā. Jo lūk, kungs, mēs esam kļuvuši mazākie no visām tautām un šodien niecīgākie visā zemē mūsu grēku dēļ. Un nav vairs šobrīd ne valdnieka, ne pravieša, ne vadoņa. Nav ne dedzināmo, ne kaujamo upuru. Nav ne ēdienu, ne kūpināmo upuru. Nec pirmajiem augļiem ir vieta tavā priekšā, ka mēs varētu sagaidīt žēlsirdību. Tomēr uzņem mūs, kam ir satriekta dvēsele un pazemots gars. Un tāpat kā dedzināmais upuris no auniem un vēršiem un treknu jēru tūkstošiem, tā arī mūsu upuris, lai nonāk šodien tavā priekšā. Un tu dari pilnīgus tos, kas tev seko. Jo tie, kas paļaujas uz tevi, nenonāk kaunā. Tie, kas paļaujas uz tevi, nenonāk kaunā. Un tagad mēs tev sekojam no visas sirds. Un bīstamies tevis. Un meklējam tavu vaigu. Nepamet mūs kaunā. Bet rīkojies ar mums savā laipnībā un saskaņā ar savu lielo žēlsirdību. Un izglāb mūs ar saviem brīnumu darbiem un dari, kungs, godu savam vārdam. Tas ir Dieva vārds. Un 25. psalms. Savā žēlsirdībā Dievs atceries mani. Kungs, dari man zināmus tavus ceļus. Un māci man staigāt tavas takas. Savā patiesībā mani vadi
un māci. Jo tu esi Dievs. Mans glābējs. Piemini, Kungs, savus žēlsirdības darbus un savu labvēlību, kas pastāv no mūžiem. Savā žēlsirdībā, Kungs, atceries mani. Piemini savā labvēlībā. Kungs ir labs un taisnīgs. Tāpēc grēciniekiem viņš parādīs ceļu. Lēnprātīgos viņš vadīs taisnībā. Pazemīgos mācīs staigāt viņa ceļus. Savā žēlsirdībā, Dievs, atceries mani. Lai ir slavēts Dieva vārds. Atgriezieties pie Kunga sava Dieva. Jo viņš ir laipns un žēlīgs. Lai ir slavēts Dieva vārds. Lasījums no Svētā evaņģēlija, ko uzrakstījis Matejs. Tajā laikā Pēteris, piegājis pie Jēzus, jautāja: Kungs, cik reižu man ir jāpiedod savam brālim, kas grēko pret mani? Vai līdz 7 reizēm? Jēzus viņam atbildēja: Es tev nesaku līdz 7, bet līdz 70 reižu pa 7. Tāpēc debesu valstība ir pielīdzināma ķēniņam, kas gribēja norēķināties ar saviem kalpiem. Kad viņš iesāka norēķinu, pie viņa tika atvests kāds, kas bija parādā 10 000 talentu. Tā kā viņam nebija ko samaksāt. Kungs pavēlēja viņu pārdot līdz ar sievu un bērniem un visu, kas viņam piederēja, un samaksāt. Tad kalps krita pie zemes un lūdza viņu sacīdams: Pacieties ar mani, un es tev visu nomaksāšu. Kungs iežēlojās par šo kalpu, palaida viņu brīvu un atlaida arī parādu. Bet šis kalps, izgājis ārā, sastapa vienu no saviem darba biedriem, kas viņam bija 100 denāriju parādā.
un viņš to sagrābis žņaudzes sacīdams: atdod, ko esi parādā. Tad viņa biedrs nokritis viņa priekšā, lūdza to sacīdams: pacieties ar mani, un es tev samaksāšu. Bet viņš nebija ar mieru un gāja un iemeta to cietumā, kamēr tas nenomaksās parādu. Bet viņa darba biedri, redzēdami notikušo, ļoti noskuma un aizgāja un pastāstīja savam kungam visu, kas bija noticis. Tad kungs pasauca savu kalpu un viņam sacīja: nekrietnais kalps, es tev atlaidu visu parādu, jo tu man lūdzi. Vai arī tev nevajadzēja apžēloties par savu darba biedru, kā es par tevi apžēlojos? Un kungs sadusmojās un nodeva šo kalpu mocītājiem, kamēr viņš nebūs atdevis visu parādu. Tā arī mans debes Tēvs jums darīs. Ja jūs ik viens no sirds nepiedosiet savam brālim. Tas ir Kunga vārds. Lasījums no pravieša Jeremija grāmatas. Tā saka Kungs: es viņiem devu pavēli, sacīdams: klausiet manai balsī, un es būšu jūsu Dievs, un jūs būsiet mana tauta. Un staigājiet katru ceļu, ko es jums pavēlēšu. Lai jums labi klātos. Taču viņi neklausījās un pat nepievērsa savu ausi, bet rīkojās pēc sava prāta un pēc savas ļaunās sirds samaitātības. Un viņi ir gājuši atpakaļ, nevis uz priekšu, kopš tās dienas, kad viņu tēvi izgāja no Ēģiptes zemes, līdz pat šai dienai. Un es sūtīju pie jums visus savus kalpus praviešus. Ikdienas rīta agrumā cēlos un sūtīju. Taču viņi manī neklausījās. Pat nepievērsa savu ausi. Bet nocietināja savu skaustu un rīkojās vēl ļaunāk nekā viņu tēvi. Un tu sacīsi viņiem visus šos vārdus, bet viņi tevī neklausīsies. Tu saugsi viņus, bet viņi tev neatbildēs. Tad tu viņiem pateiksi: tā ir tauta,
kas neklausīja kunga sava dieva balsī un nepieņēma pamācību. Uzticība ir pa galam. Un ir nozudusi no viņu lūpām. Tas ir Dieva vārds. Deviņdesmit piektais psalms. Nenocietiniet savu sirdi. Nāciet, dziedāsim kungam ar prieku, līksmi godināsim Dievu, mūsu pestītāju. Iesim ar pateicību viņa vaiga priekšā un gavilēsim viņam dziesmās. Nāciet, pielūksim un kritīsim pie zemes, locīsim ceļus kunga, mūsu radītāja priekšā, jo viņš ir mūsu Dievs. Bet mēs, viņa tauta un viņa ganāmpulka avis. Kaut jūs šodien dzirdētu viņa balsi. Nenocietiniet savu sirdi, kā Meribā, kā masas dienā tuksnesī, kur mani kārdināja jūsu tēvi. Viņi pārbaudīja mani, lai gan bija redzējuši manus darbus. Nenocietiniet savu sirdi. Lai ir slavēts Dieva vārds. Atgriezieties pie kunga sava Dieva. Jo viņš ir laipns un žēlīgs. Lai ir slavēts Dieva vārds. Lasījums no Svētā evaņģēlija, ko uzrakstījis Lūkas. Tajā laikā Jēzus izdzina ļauno garu, kas bija mēms. Un notika, ka tiklīdz ļaunais gars bija izgājis, mēmais sāka runāt. Un ļaudis brīnījās. Tomēr daži no viņiem sacīja: viņš ļaunos garus izdzen ar Belcebula, ļauno garu valdnieka spēku. Un citi, kārdinādami, prasīja no viņa zīmi no debesīm. Bet Jēzus, zinādams viņu domas, sacīja tiem: ikviena valsts, kas sevī ir sašķēlusies, aiziet bojā, un nams uz nama sagrūst. Tātad, ja arī Sātans ir sevī sašķēlies, kā tad spēs pastāvēt viņa valsts? Jūs taču sakāt, ka ļaunos garus es izdzenu ar Belcebula spēku. Bet ja es ļaunos garus izdzenu ar Belcebula spēku, ar kā spēku tad tos izdzen jūsu dēli?
Tādēļ viņi būs jūsu tiesātāji. Bet ja es ļaunos garus izdzenu ar Dieva pirkstu, tad patiesi pie jums ir atnākusi Dieva valstība. Ja stiprais sabruņojies sargā savu namu, tad viņa īpašums ir drošībā. Bet ja atnācis par viņu stiprāks to uzvarēs, tas paņems visus viņa ieročus, uz kuriem viņš bija paļāvies, un izdalīs viņa laupījumu. Kas nav ar mani, tas ir pret mani. Un kas ar mani nesavāc kopā, tas izbārsta. Tas ir Kunga vārds. Lasījums no pravieša Oseja grāmatas. Tā saka Kungs: atgriezies, Izraēl, pie Kunga, sava Dieva, jo tu esi pakritis savā ļaunumā. Iegaumējiet šos vārdus un atgriezieties pie Kunga. Sakiet viņam, attālini ikvienu pārkāpumu un pieņem labo, un mēs upurēsim savu lūpu augli. Asīrija mūs neglābs. Mēs vairs nekāpsim zirgā un par savu roku darinājumiem neteiksim mūsu dievi. Pie tevis bārenis atradīs žēlsirdību. Es izdziedināšu viņu neusticību, mīlēšu viņus no sirds, jo manas dusmas novērsās no viņiem. Es izrēliešiem būšu kā rasa, un viņš uzplauks kā lilija un izplatīs savas saknes kā Libāns. Viņa zari augs kupli, un viņa krāšņums būs kā olīvu kokam. Un viņa smarža kā Libāna smarža. Viņi atgriezīsies, apsēsties manā pavēnī. Viņi kops kviešus un sakuplos kā vīna dārzs, kura slava ir kā Libāna vīnam. Efraims, kam dēļ viņam vairs dievekļi
Es pats uzklausu un raugos uz viņu. Es esmu kā zaļa ciprese. No manis tu saņemsi savu augli. Kas ir gudrs, tas, lai saprot to visu. Un kas saprot, tas, lai to zina. Jo kunga ceļi ir taisni, un pa tiem staigās taisnīgie. Bet grēcinieki uz tiem pakritīs. Tas ir Dieva vārds. Astoņdesmit pirmais psalms. Klausīsim Dieva balsī. Es dzirdēju valodu, kas man bija sveša. No viņa pleciem es noņēmu nastu. Viņa rokas pameta grozus. Spaidos tu piesauci mani, un es tevi izglābu. Uzklausīju tevi no pērkona mākoņiem. Tevi pārbaudīju pie Meribas ūdeņiem. Klausies, mana tauta, un es tev atgādināšu, Izraēl, kaut tu klausītos manī. Cita dieva nebūs pie tevis, un tu nepielūgsi svešu dievu, jo es esmu kungs tavs dievs. Kurš tevi izveda no Ēģiptes zemes. Ja mana tauta mani klausītu, un ja Izraēlis staigātu manus ceļus, es viņus barotu ar kviešu treknumu, ar medu no klints viņas mielotu. Klausīsim Dieva balsī. Lai ir slavēts Dieva vārds. Atgriezieties no grēkiem. Jo debesu valstība ir tuvu. Lai ir slavēts Dieva vārds. Lasījums no Svētā evaņģēlija, ko uzrakstījis Marks. Tajā laikā pie Jēzus piegāja viens no rakstu zinātājiem un viņam jautāja, kurš bauslis ir pirmais no visiem baušļiem?
Un Jēzus atbildēja. Pirmais ir: klausies, Izraēl. Kungs, mūsu Dievs, ir viens kungs. Tev būs mīlēt kungu, savu Dievu, no visas savas sirds, no visas savas dvēseles, no visa sava prāta. Un no visa sava spēka. Otrais ir šis. Tev būs mīlēt savu tuvāko, kā sevi pašu. Nav cita baušļa, kas būtu lielāks par šiem. Un rakstu zinātājs viņam sacīja: labi, mācītāji, tu pareizi sacīji, ka viens ir kungs un cita nav, izņemot viņu. Un ka viņu mīlēt no visas sirds, no visa prāta un no visa spēka. Un tuvāko mīlēt kā sevi pašu ir vairāk vērts nekā visi dedzināmie un citi upuri. Jēzus, redzēdams, ka viņš gudri atbild, tam sacīja: tu neesi tālu no Dieva valstības. Un neviens vairs neuzdrošinājās viņam ko jautāt. Tas ir Kunga vārds. Lasījums no Samuēla pirmās grāmatas. Tajās dienās Kungs sacīja Samuēlam: piepildi savu ragu ar eļļu un nāc. Es tevi sūtīšu pie Jeses betlēmieša, jo no viņa dēliem esmu izraudzījies sev ķēniņu. Kad viņi atnāca, Samuēls ieraudzīja Eliabu un sacīja: bez šaubām Kunga priekšā stāv viņa svaidītais. Bet Kungs sacīja Samuēlam: neraugies uz viņa izskatu, nedz arī uz stalto augumu, jo viņu es esmu atmetis. Es spriežu ne jau pēc tā, kas redzams cilvēkam, jo cilvēks redz ārieni, bet Kungs uzlūko sirdi. Un tā Jese rādīja Samuēlam savus 7 dēlus, bet Samuēls sacīja Jesem: Kungs viņus nav izraudzījis. Tad Samuēls jautāja Jesem: vai tie ir visi tavi dēli?
Viņš atbildēja: vēl ir palicis jaunākais, bet viņš gana avis. Samuēls sacīja Jesem: aizsūti pēc viņa un atved šurp, jo mēs neuzsāksim maltīti, iekams viņš nebūs šeit atnācis. Tad Jese lika viņu atvest. Zēns bija ruds, skaisti izskata un glītu seju. Un kungs sacīja: celies un svaidi viņu, jo viņš ir tas. Tad Samuēls paņēma eļļas ragu un svaidīja Dāvidu viņa brāļu vidū. Un no šīs dienas un turpmāk par Dāvidu bija kunga gars. Tas ir Dieva vārds. Un 23. psalms. Kungs mani vada. Man nekā netrūks. Kungs mani vada. Man nekā netrūks. Zālēnās ganībās viņš dod man vietu. Viņš aizved mani pie ūdens, kas veldzē. Manai dvēselei viņš atjauno spēkus. Sava vārda dēļ viņš mani vada pa taisnības ceļiem. Pat ja es staigāšu tumšā nāves ielejā, es nebīšos ļaunuma, jo tu esi pie manis. Tavs spieķis un gana rīkste liek man paļauties uz tevi. Tu esi klājis man galdu, maniem ienaidniekiem redzot. Tu svaidi manu galvu ar eļļu. Mans kauss ir pildīts līdz malām. Tava laipnība un žēlastība mani pavadīs no dienas dienā. Un es palikšu kunga namā visās sava mūža dienās. Kungs mani vada. Man nekā netrūks. Lasījums no svētā apustuļa Pāvila vēstules Efeziešiem. Brāļi, kādreiz jūs bijāt tumsa, bet tagad esat gaisma kungā. Dzīvojiet kā gaismas bērni, jo gaismas auglis ir vislabais, taisnīgais un patiesais. Izziniet, kas ir patīkams Dievam.
un nepiedalieties neauglīgajos tumsas darbos, bet labāk tos nopeliet, jo par to, ko viņi slepenībā dara, pat runāt ir kauns. Tomēr gaisma atklāja visu peļamo, un viss, kas tiek atklāts, ir gaisma. Tāpēc ir sacīts: mosties, kas guli, un celies no miroņiem, un tevi apgaismos Kristus. Tas ir Dieva vārds. Lai ir slavēts Dieva vārds. Kungs saka: es esmu pasaules gaisma. Kas man seko, tam būs dzīvības gaisma. Lai ir slavēts Dieva vārds. Lasījums no Svētā evaņģēlija, ko uzrakstījis Jānis. Tajā laikā Jēzus, iedams garām, ieraudzīja cilvēku, kas no dzimšanas bija neredzīgs. Viņš uzspļāva uz zemes, pagatavoja dubļus no siekalām un ar dubļiem iezied aklā acis un tam sacīja: ej, nomazgājies Siloē dīķī, kas tulkojumā nozīmē sūtītais. Bet kaimiņi un tie, kas viņu bija redzējuši ubagojam, sāka runāt: vai šis nav tas, kurš sēdēja un ubagoja? Vieni sacīja: tas ir viņš, bet citi teica: nē, viņš tam ir tikai līdzīgs. Bet viņš pats sacīja: tas esmu es. Tad tie viņu, kas vēl nesen bija akls, aizveda pie farizējiem. Bet tajā dienā, kad Jēzus gatavoja dubļus un atvēra neredzīgā acis, bija sabats. Tādēļ farizēji atkal viņu iztaujāja, kā viņš kļuvis redzīgs. Bet tas atbildēja: viņš uzlika dubļus uz manām acīm. Es nomazgājos un esmu redzīgs. Tad daži no farizējiem sacīja: šis cilvēks nav no Dieva, jo viņš neievēro sabatu. Bet citi teica: kā gan grēcīgs cilvēks spētu darīt tādas zīmes? Un viņu vidū notika šķelšanās. Un viņi atkal sacīja aklajam: bet ko tu saki par viņu, kad viņš ir atvēris tavas acis? Tas atbildēja: viņš ir pravietis. Viņi atbildēja un tam sacīja: tu viss esi grēkos dzimis, vēl mūs mācīsi? Un viņi izmeta to ārā. Jēzus izdzirdēja, ka viņi to ir izmetuši ārā.
un sastaps viņu tam sacīja: vai tu tici cilvēka dēlam? Viņš atbildot teica: Kungs, bet kurš tad viņš ir, lai es viņam ieticētu? Jēzus viņam sacīja: bet tu viņu redzēji, un viņš ir tas, kas ar tevi runā. Tad viņš teica: es ticu, kungs. Un atdeva viņam godu. Tas ir Kunga vārds. Lasījums no pravieša Ezehiela grāmatas. Tajās dienās eņģelis aizveda mani pie kunga nama durvīm. Un lūk, no svētnīcas sliekšņa apakšas izplūda ūdeņi uz austrumiem, jo svētnīcas priekšpuse bija vērsta pret austrumiem. Un ūdeņi plūda no svētnīcas labās puses dienvidos no altāra. Un viņš man izved ārā pa ziemeļu vārtiem. Un aiz mūriem mani aizved pa ceļu līdz ārējiem vārtiem, kas bija vērsti uz austrumiem. Un lūk, ūdeņi plūda no labās puses. Tad šis vīrs, kam rokā bija mēraukla, devās uz austrumu pusi, atmērīja 1000 olekšu un pārveda mani pa ūdeni, kas sniedzās līdz potītēm. Pēc tam viņš atkal nomērīja 1000 olekšu un mani pārveda pa ūdeni, kas sniedzās līdz ceļiem. Viņš nomērīja vēl 1000 olekšu un pārveda mani pa ūdeni, kas sniedzās līdz īkstīm. Un atkal viņš atmērīja 1000. Tur bija upe, kuru es vairs nevarēju pāriet, jo ūdens bija dziļš. Tāds ūdens, ka nāktos peldēt. Tā bija upe, kurai nevarēja pārbrist pāri. Un viņš man sacīja: to nu tu esi redzējis, cilvēka dēls. Tad viņš man veda atpakaļ gar upes krastu. Kad es atgriezos, lūk, upes abos krastos bija ļoti daudz koku. Un viņš man sacīja: šie ūdeņi, kas plūst uz austrumu pusi un aiztek lejup uz Arabu, ieplūdīs jūrā, sāļainos ūdeņos, un ūdeņi kļūs veselīgi. Un ik viena dzīva būtne, kas kustas, dzīvos, kur vien aiztecēs upe. Ļoti daudz būs arī zivju pēc tam, kad uz turieni aizplūdīs šie ūdeņi.
un visi dzīvos un būs veseli. Visi tie, pie kuriem nonāks šī upe. Un upes abos krastos izaugs dažādi augļu koki. Tiem nenobirs lapas un nepietrūks augļu. Ik mēnesi tie nesīs jaunu ražu. Jo upes ūdeņi izplūst no svētnīcas. Un to augļi derēs par barību, bet lapas par dziednieciskām zālēm. Tas ir Dieva vārds. Četrdesmit sestais psalms. Debes pulku kungs ir mūsu aizstāvis. Dievs ir mūsu patvērums un stiprums. Pie viņa viegli atrast palīdzību bēdās. Tādēļ mēs nebaidīsimies, pat ja sabruks zeme un kalni nogrims jūras celmē. Upju straumes iepriecina Dievu pilsētu, visaugstā svēto nometni. Dievs ir tās vidū, tās atriekta netiks. Rīta agrumā Dievs tai palīdzēs. Debes pulku kungs ir ar mums. Jēkaba Dievs ir mūsu aizstāvis. Nāciet un skatieties kunga darbus. Kādas abrīnojamas lietas viņš ir darījis virs zemes. Debes pulku kungs ir mūsu aizstāvis. Lai ir slavēts Dieva vārds. Kungs, tu patiešām esi pasaules pestītājs. Dod mums dzīvo ūdeni. Lai nekad mums vairs neslāpst. Lai ir slavēts Dieva vārds. Lasījums no svētā evaņģēlija, ko uzrakstījis Jānis. Tajā laikā bija Jūdu svētki, un Jēzus aizgāja uz Jeruzalemi. Bet Jeruzalemē augšpus apju vārtiem ir dīķis ar 5 nojumēm, kas ebrejiski saucas Betsata.
Tajās gulēja liels daudzums slimo, aklo, klibo un paralizēto. Tur bija arī kāds cilvēks, kas slimoja. Jau 38 gadus. Jēzus ieraudzījis viņu guļam un sapratis, ka šis cilvēks slimo jau ilgu laiku. Viņam jautāja: vai tu gribi kļūt vesels? Slimais atbildēja: Kungs, man nav cilvēka, kas mani ievestu dīķī, kad ūdens sakustas. Bet kamēr es aizēju pats, cits iekāpja pirms manis. Jēzus viņam sacīja: celies, ņem savu gultu un staigā. Un cilvēks tūdaļ kļuva vesels un paņēmis savu gultu staigāja. Bet tajā dienā bija sabats. Tāpēc jūdi sacīja izdziedinātajiem: ir sabats, un tu nedrīksti nest savu gultu. Bet viņš tiem atbildēja: tas, kas man izdziedināja, man sacīja: ņem savu gultu un staigā. Tie viņam pajautāja: kas ir tas cilvēks, kurš tev teica, ņem un staigā? Bet izdziedinātais nezināja, kas viņš bija. Tādēļ, ka Jēzus izvairījās no ļaudīm, kas bija tajā vietā. Vēlāk Jēzus viņu satika svētnīcā un viņam pateica: lūk, tu kļuvi vesels. Negrēko vairs, lai kaut kas ļaunāks tev nenotiek. Tad cilvēks aizgāja un paziņoja jūdiem, ka Jēzus ir tas, kas viņu izdziedināja. Un tāpēc jūdi vajāja Jēzu, jo viņš to bija darījis sabatā. Tas ir Kunga vārds.